Sveiki, mīļie skatītāji! Šodien mēs tiekamies ļoti interesantajā sarunā kopā ar Sanitu Liberti. Nu, sveika, Sanita! Sveika! Jā, mēs tiekamies tādā foršā, jau, var teikt, septembra siltajā dienā, bet es domāju, ka mūsu saruna varētu kalpot kā pacēlums un iedvesmas avots diezgan daudziem cilvēkiem, kuri par šīm lietām ir interesējušies, vai vēl nav interesējušies, vai ir dzirdējuši, bet ir bijuši skeptiķi, vai dzirdēs par to pirmo reizi. Un, ir vienkārši droši vien jārok dziļāk par to virsējo slāni. Par to arī būs šī saruna. Jo katrs mēs kaut kādā dzīves posmā nonākam pie tā, ka viss tas, kas mums ir apkārt, un visi dzīves sarežģījumi, un slimības, un sāpes, un neapmierinātības, viņi jau kaut kur sākās kaut kādā brīdī. Un tad tas sākums ir atrodams tad, ja parokās dziļāk un tālāk dažreiz atpakaļ pagātnē. Un mēs ar Sanitu abas divas nodarbojamies ar, es pat nezinu, kā to tagad nosaukt. Nesen es redzēju tādu nosaukumu enerģētiskas prakses. Jā, enerģētiskas prakses, laikam tas būtu tāds pareizākais šobrīd. Daudz slēdz arī dziedniecību klāt, protams, jā, jo tas iet roku rokā. Dziedniecība, enerģētika, kvantu lauks, par to mēs arī šodien parunāsim tieši par šo kvantu lauku, jo tā ir tēma, par ko šobrīd vispār ļoti aktuāli ir arī pasaulē, arī zinātnieki viņu pēta. Jā. Tas nav tikai tā, ka cilvēki, kuri kaut kādi izredzētie pēta un tiek pie šī kvantu lauka klāt, jā, bet to arī zinātnieki cenšas aprakstīt, saprast, kas tas vispār tāds ir. Un arī šobrīd to, ko es vairāk gribu pastāstīt, ir tieši par šo pieeju šim kvantu laukam, vai vēl viņu sauc ļoti dažādos vārdos. Viņu sauc par Akaši hronikām, viņu sauc visuma lauks. Bet jebkurā gadījumā tas ir viens un tas pats lauks, kuru mēs tā kā nevaram ar mūsu šo taustāmo uztveru, mēs viņu nevaram pieskarties īsti tā vai kaut kā viņam pieķerties, jā, bet mēs varam ar savu apziņu viņā nonākt. Un šeit ir ļoti būtisks moments tieši ar apziņu, jo apziņa ir augstāka cilvēkam, jo viņam ir vieglāk sakonektēties ar šo visuma lauku. Bet pirms mēs jau sākam iet dziļumā un saprast un aptvert, kas tad ir šis kopējais informatīvais lauks, daži vārdi par tevi, ko tu pat par sevi varētu pateikt, kā tu līdz šim nonāci, kas tu biji iepriekšējā dzīvē un kas ir tas, ko tu dari tagad. Jā. Ceļš līdz šim, es neteiktu, man ir bijis ļoti viegls noteikti, jo vispār tas, kas saistīts ar enerģētiku un šīm garīgajām lietām, tas ir, teiktu, diezgan liels jauninājums pasaulē. Tam nav ilgs laiks, es domāju, mēs nedzīvojam gadsimtos tajā un mēs pamatā dzīvojam šajā materiālajā pasaulē. Un no materiālās pasaules viedokļa es, protams, arī esmu tāpatās gan mamma, gan, tā teikt, dzīves biedre un esmu strādājusi visu kaut ko. Es esmu diplomāts jurists, esmu pastrādājusi kā jurists, pēc tam es strādājusi pārdošanā, bijusi pārdošanas vadītājs. Bet man vienmēr ir bijušas pašā pamatā ļoti svarīgas attiecības. Es domāju, cilvēciskās attiecības, cilvēki, vērot cilvēkus, kā viņi uzvedās, kāpēc viņi tieši tā uzvedās, kāpēc viņi neuzvedas savādāk. Tāds meklēt likuma sakarības. Bet kā es nonācu līdz šim enerģētiskajam, es teiktu, laukam, vienalga vai praktizēšanās viņā. Es domāju, pirmo reizi tas vispār iesākās jau manā agrā jaunībā, kad es vēl biju meitene, 16-gadīga. To es vismaz apzināti atceros. Jā. Es pieļauju, bija vēl noteikti kaut kādas lietas, vienkārši neatceros vairāk, jo man diezgan bērnība ir izdzēsusies no atmiņas. Bet, kad man bija 16 gadi, nomira mans mīļš vecais tēvs. Un es nāves dienā zināju, ka viņš ir nomiris. Bet es to zināju no rīta, vienkārši sēžot, lasot grāmatu, jo man ļoti patika lasīt grāmatas. Un vienā brīdī sāk skanēt, tā kā liekas tev kāds, balss skan par to, ka viņš nomirs. Jā? Jo viņš bija slims, bet neviens nevarēja prognozēt, kas varētu tā notikt ātri, pēkšņi un tā tālāk. Un viņi tā kā neatlaidās tā balss.
Un man tiešām kaut kādām 3-4 stundām piezvanīja un pateica, ka viņš ir nomiris. Un šobrīd jau šī brīža prātu jau tā, mēģinot atcerēties, kas tad ar manīm notika, es domāju, ka es vienkārši nobijos tajā brīdī. Ļoti spēcīgi no šīs sajūtas, un tas, ka tu no šīs prognozes, es nezinu vienalga, kas tas bija, tajā brīdī, kad no tādas, jo tajā vecumā, es nezinu, mēs nedomājam par nāvi, mums tā nav kāda tāda, ikdienišķa parādība dzīvē, un pēkšņi tev nāk tāda informācija, tas ir diezgan biedējoši, un kad iestājās jau arī realitātē šī lieta, tad tu nobīsties. Klausies, bet man ir bijusi ļoti līdzīga situācija, bet nevis ar nāvi, bet ar to, ka es tīņu vecumā mēdzu braukt pie vienas draudzenes ciemos, patusēt, vai ne, skolas laiks. Un es pie viņas braucu, un tur bija brauciens ar autobusu, un pēc tam dzīvošanās, pa viņas, sauksim to par mazpilsētu. Un mēs, kā jau jaunas meitenes klases biedrenes, staigājām gar ielas malu un visu kaut ko tādu darījām. Un man bija pirmoreiz dzīvē arī šī situācija, ka es aizbraucu un es esmu tagad gatava nobriedusi superīgi palikt pa nakti, pavadīt laiku un visu, kas mums tajā vecumā ir aktuāls. Un man skan balss ausīs, brauc mājās, man tā balss neatstājās, un viņa neiet prom, un tu pilnīgi es saprotu, ka es esmu tikko atbraukus, un kas tās par muļķībām, no kurienes man šāda doma, to es pati nevarēju izdomāt. Un tā balss neatlaidās. Un es aizbraucu mājās, es jūtu, ka kaut kas nebūs labi. Nezinu, kas tur varēja nebūt labi, bet kaut kas nebūtu labi. Un man bija otra situācija dzīvē, kur es absolūti arī skaidri zināju, tur bija jāizpilda dokumenti, lai pieteiktos uz Erasmus programmu ārzemēs. Un tur bija jāizvēlās vairākas universitātes, vairākas prioritātes, kāpēc, kur tu gribētu būt. Un es sēžu, un es kā biju tā kā pārdomājis jau mājās, bet es saprotu, es nedrīkst rakstīt vairākas prioritātes. Man ir jāraksta tikai viena, jo es rakstīšu vienu, tad es tikšu. Un iedomājies, kas notiek pēc tam, pēc laika. Universitātes vadība pasauc, viņi saka, ka daudz bija pretendenti, bet Kristīna, mēs tā paskatījāmies, ka tev bija tikai viena prioritāte, un es tādā veidā aizbraucu uz Prāgu. Jā, un es uzreiz gribu papildināt, mēs varam savu gudros vārdos, vienalga visuma lauks, tā, bet tā pamatā ir mūsu šī intuīcija, mūsu zemapziņa, kas vienkārši konektējās ar šo augstāko, teiksim, saprātu. Ja? Tas bija manā gadījumā, ka vienkārši šī informācija atnāca. Ja? Tas šobrīd to sauc par channeling. Tie channeleri, kas šo informāciju saņem. Channelings, tas izklausās tā, tā apmēram, tas koka dēlīts un kaut kur bultiņu kaut ko skrāja. Viņam īsti, es teiktu latviski, tas būtu vienkārši visuma informācijas lasīšana. Lai gan tas ir tāds pareizākais, vienkārši to channelingu, to tā atpazīst vienmēr, ja? Bet, kā teikt, tas ietver to, ka mēs vienkārši nolasam šo informāciju. Mēs nolasam vai no otra augstākā saprāta, ja, teiksim, no šī viņa augstākā es, no augstākajiem aspektiem, ja, vai mēs nolasam no kaut kāda kolektīvā, vienkārši augstākā saprāta lauku. Ja. Tas viss tas ir šis visuma lauks, ja, kur sanāk kaut kādā ziņā ir visi mūsu augstākie saprāti, tur atrodas, ja, mēs vienkārši konektējamies ar viņiem. Ja. Patiesībā tas jau ir tas, ka ir cilvēki, par kuriem vienmēr saka, tam ir ļoti attīstīta intuīcija. Viņš tā ļoti vienmēr zina, kur kā. Viņš neaizbrauc uz turieni, un pasties, kā viņš neaizbrauc un kā viņam izgāja, cik labi. Jā, viņš vienkārši paklausīs savai intuīcijai. Jā, klaus to, kas viņam priekšā virmuļ. Tieši tā. Bet, protams, šī brīža pasaulē, atgriežoties pie manas stāsta, kad mēs tomēr dzīvojam tādā materiālā pasaulē, ka mēs visu varam aptaustīt, mēs visu varam tā kā, pagaršot, sasmaržot, pieskarties, jā. Tad, protams, šādas lietas, kad notiek, gan manā, gan tavā gadījumā, jā, tad viņas nav īsti, mēs viņas nevaram pierādīt, mēs viņas nevaram īsti nekādā veidā, pārbaudīt, jā. Un tāpēc tas visos laikos bijis kā, tāds kaut kas neierasts, kaut kas pārdabisks. Agrākos laikos, senos laikos, es domāju, mūsu iepriekšējās dzīvēs cilvēki no tā baidījās. Viņus arī apzināti turēja tajā, kad no tā ir jābaidās, jā, no kaut kādām šīm, liekas, nesaprotamām informācijām, kas atnāk, ja? Bet šobrīd jau tas laiks ir tāds, ka mums visiem dod šo pieeju.
Jā, es teiktu tā, jā, jo tas ir ļoti saistīts ar mūsu apziņas šo stāvokli, mūsu apziņas tā kā šiem līmeņiem. Nu, šeit man būtu tāda jāizveic nedaudz mazā teorija par to, kas vispār šobrīd notiek. Jā. Es domāju, ka tie, kas arī skatās un skatīsies, viņi ir droši vien dzirdējuši par trešo dimensiju, par 4. dimensiju, 5. dimensiju. Jā. Tas ir it kā tie ir kaut kādi cipari un burti, jā, bet tie ir šie apziņas līmeņi, pa kuriem mēs tā kā augām. Un Zeme ļoti ilgstošu laiku ir atradusies 3. dimensijā. Un klau, atkal iestarpināšos, un te ir arī saistība ar to, kas mūsdienās kļūst arvien populārāks, kam seko līdzi Šūmana frekvence. Jā, tieši tā. Ko skatās rādītāji, un tad ir sajūta, ka man nedēļa no vietas baigi bija grūti sāpēja galva. Patiesībā, paskatoties, tur var atrast sakarību. Jā, sakarība ir ļoti liela, jo tieši tā Zemes frekvence šobrīd ļoti aug. Tā ir tā pati Šūmaņa frekvence. Viņa nosaukt, viņu zinātniski pēta, viņu nosaka katru dienu. Un kā piemēru varu minēt, ja teiksim, piemēram, vēl 10-11 gadus atpakaļ šī Šūmaņa frekvence vidēji dienā bija, tur līdz 10 herciem, jā, tad šobrīd tas lēciens ir tik liels, kad ir dienām, kad šī frekvence, viņa var būt pat 70, varbūt pat 80, viņa būtu 30, viņa būtu 40. Un tad, teiksim, tas tā bišķiņ ļauj ieskatīties tajā, ka Zemes vibrācija ir ļoti paaugstinājusies. Un kas notiek ar mums? Mēs taču esam šie Zemes iedzīvotāji, mēs šeit dzīvojam, ja? Mēs esam, kā teikt, saudzēti kopā. Mums nav tā, ka citur, kur likties šobrīd, ja? Mēs ejam ar māti Zemi kopā, ja? Un māte Zeme šobrīd ir tas, ka viņa jau ir frekvencēs ļoti jau pacēlusies. Faktiski skaitās, kad aptuveni viņa ir ap 6D jau atrodās, ja? Mēs esam daudz zemākā frekvencē kā viņi, respektīvi kā mūsu Zeme. Un te ir tas, kad pareizi, kā Kristīna teica, kad ir varbūt nesaprotams stāvokļi, var sāpēt galva, var būt vispār dīvaini stāvokļi, un tev nav fiziski nekādas pamatojuma tam nav, ja? Bet tu jūties slikti, vai tu jūties, depresīvs tajā dienā, vai tu jūties ļoti agresīvs, uzvilkts, ja? Vai ļoti miegains, ja? Tas viss ir tieši saistīts ar šīm frekvencēm, ja? Jo visapkārt ir enerģija, un šobrīd tas ir tas, kas nāk iekšā mūsu apziņā, ka mēs esam enerģija. Mēs neesam tikai mūsu fiziskais ķermenis, kā viņi sauc par avataru, jā, teiksim, jā, un kurā mēs atrodamies, jā, kad ir vēl kaut kas daudz vairāk iekšā, jā, un tā ir šī dvēsele, tā ir šī enerģija. Un, protams, arī šī mūsu saruna, protams, uzrunās tos cilvēkus, kuri tiešām arī jūt vai vismaz apzinās to, ka viņa dvēsele nedzīvo tikai vienu dzīvi, ja? Tad viņa dvēsele ir mūžīga. Ja? Un tad, kad radītājs mūs ir radījis, ja? ļoti, ļoti sen atpakaļ, ja? Mēs esam dzīvojuši vēl citās planētās. Mēs esam tieši tāpat, kā mēs dzīvojam daudzas dzīves uz Zemes. Un tā ir visa mūsu pieredze, un tā ir radītāja evolūcija, ja, kā viņš pieredz, vispār šo realitāti, ja, un arī mēs tieši kā to pieredzam, caur mūsu šo attīstību. Un tas, ka mūsu ikdienā arvien vairāk ienāk šī enerģija, arvien vairāk ienāk nolūki, arvien vairāk ienāk. Šobrīd ļoti daudz ir koncentrējušies uz to, ka nolūkam ir ļoti liels spēks. Ja tā ir enerģija, ja? Jo vispirms ir nolūks apakšā, tas ir kā enerģija, tas ir mēs kaut ko lolojam sevī iekšā, ja? Mēs viņu tā kā audzējam, es kaut ko ļoti vēlos, ja? Es par viņu domāju, ja? Tad mana enerģija tajā brīdī raidās tieši uz to, kaut kādu lietu vai, situāciju vai vienalga, ko es vēlos, ja? Un pēc tam tāpēc arī notiek tā, ka dzīvē mēs paskatāmies, pēc kaut kāda laika tas ir piepildījies, ja? Pēdējā laikā vispār diezgan bieži var dzirdēt to, ka cilvēks saka, vai tikko padomāju un jau piepildījās, tikko padomāju, un redz, kā man jau manifestējās, tas arī mūsdienās populārs jēdziens manifestēt. Tieši tā, tāpēc, ka enerģētiskais fons šobrīd ir ļoti, es gribētu teikt, labvēlīgs. Šī enerģija ir ļoti, kā lai saka, viņa mūsos adaptējās arvien vairāk iekšā. Jā? Bet tas ir jāmāk izmantot. Protams. Kontrolēt. Jā. Jo ne jau tagad daudz varbūt skatās un domā, bet es visu laiku sapņoju par pārvākties no dzīvokļa uz māju, un es zinu, kur un zinu kā, bet nekādīgi man nepiepildās, jo redz, man finansiāli nesanāk.
Viena būtiska lieta, man arī agrāk bija šāds, teiktu, maldīgs priekšstats, ka man tikai ir jāvēlās un jāsēž un neko nav jādara. Nē, mīlīši, tā tas nenotiekās. Ja? Jebkurā lietā ir, kā teikt, ir ideja, ir iecerē, ir darbība kaut kāda. Mums vienalga kaut kas ir jāveic. Par miljonāru nevar kļūt, piemēram, ja tu nenopirksi, piemēram, pēkšņi loterijas biļeti un tu nevinēsi šos miljonus. Tev tā biļete ir jānopērk. Ja? Tad attiecīgi arī, vai, teiksim, uzbūvēt biznesu, ja? Tev ir jāuzbūvē šis biznes, ja? Un, teiksim, tādā veidā varbūt tu realizē savu šo tiešām, ka tev ir ļoti daudz spēku un tiešām tu to vari izdarīt un tu vari vest aiz saviem cilvēkus. Ja? Te ir tā būtiskā nianse, ka nepietiks tikai ar to, ka mēs, es teiktu, sapņosim bez darbības. Darbībai ir kaut kādai jābūt. Ja? Protams, tas no mums ir atkarīgs, cik mēs ieguldamies iekšā, jo tas ir, es par savu dzīvi varu teikt, un domāju, citi var pateikt to, kurus es vairāk ieguldījies, tur tas sapnis arī ātrāk ir piepildījies, vai ne? Jo te ir tas, ka mēs esam materiālajā pasaulē, ja? Enerģija iet kopā ar matēriju, un tas ir tā būtiskā lieta, ka mēs apvienojam abas šīs lietas, ja? Tad, kad mūs radīja jau cilvēku pašā pamatā, kad radīja sen atpakaļ, ja, un to radīja daudzas civilizācijas, kas deva šo savu, es teiktu, DNS vai genomu. Protams, ir ļoti daudzi viedokļi par šo, ja, bet es pieturos pie tā, ka tiešām, kad man ļoti rezonē, ka mēs, kā teikt, mūs neizveidoja ne no kā, ja, kad mūs izveidoja augsts saprāts, ja, un attiecīgi tā pati galvenā būtība bija, kad tas augstais saprāts gribēja veikt šo eksperimentu, enerģiju ielikt matērijā iekšā. Ja? Tā arī izveidojās cilvēks. Ja? Protams, mēs evolucionējāmies, attīstījāmies. Ja? Kā nu mums ir gājis, tas jau ir cits jautājums. Ja? Un varbūt mēs kaut kādā ziņā esam arī diezgan ilgi, es domāju, iestrēguši varbūt tādās zemākās vibrācijās, un varbūt bija jau, kā teikt, laiks ātrāk iziet no tā ārā, bet evolūcija ir evolūcija, un nekad neviens nezina, kā eksperiments, kā viņš izies. Ja? Bet atgriežoties, tagad virzot mūsu sarunu atpakaļ pie mūsu fokusa, tas, kas, manuprāt, ir svarīgi pastāstīt skatītājiem, agrās jaunības tava pieredze, un tad jau šis apzinātais vecums, ka tev dzīve, man pilnīgi gribas teikt, ka dzīve matriks sistēma vienkārši tev izspied ārā no esošās situācijas, kurā tu biji, un piespieda sajust un saprast, ko tu vari, un ka tev ir jādara dzīvē kaut kas cits, izņemot jābūt biznesa haizivī. Jā, tieši tā. Kā tas notika? Jo varbūt kāds vai kāda no skatītājiem tieši šobrīd ir tādā dzīves posmā un nesaprot, kas ar viņu notiek, jo tās lietas, kas ar tevi notika, var likties dīvainas. Jā, jo man tas sākās precīzi 10 gadus atpakaļ, 14. gadā. Man tie ir tādi impulsi, kas nāk iekšā. Man vienkārši nāca impulsi, vai tiešām šī ir mana patiesā dzīve. Ja? Tas bija tāds pirmais, kas man nāca ļoti spēcīgi, un liekas, viss bija kārtībā, liekas, dzīve sakārtota, labs darbs. Vīrs, meita, sabiedriskā dzīve ļoti aktīva. Viss kāpēc žurnāla. Jā, viss ir kāpēc glancētas žurnāla. Jā. Bet visu laiku rodās tas jautājums, kas es esmu? Kur ir jēga? Kur ir jēga? Ko es te vispār daru? Un, protams, kā daudziem tas notiek, kad sāk rasties šie jautājumi. Šie ir pirmie indikātori, es viņus sauc par mošanās indikātoriem, ka mēs no tādas neapzinātības pārējām uz apzinātību vairāk, ka mēs sākam apzināties, kāpēc mēs vispār to darām, ko mēs darām. Ja? Un vispār varbūt es spēlēju lomas šobrīd, ja? Ka vispār tā neesmu patiesā es, jo es kaut kur tajās savās lomās biju ļoti aizmaldījusies. Ja? Viņas pat kaut kur ļoti patika spēlēt. Es domāju, lomas sociālās, darbinieks, nezinu, mamma, sieva, draudzene, meita, ja, tā tālāk. Bet tās ir lomas jāatcerās. Ja? Un tas ir tāds ego līmenis, būt šajās lomās, viennozīmīgi. Un tad vai nu ego ir apmierināts un tā kā pavarojies no tā, ka tu labi izpildi savu lomu un tu esi malacīta. Vai arī tad tas ir tas sirds līmenis, un parasti tas ego ar to sirdi, jeb dvēseles līmeni, viņi tā kā bišķiņ tur iet tādā šķērītē. Jā. Jo dvēsele grib kaut ko citu, ne to, ko tieši tā. Un tas ir tas par to stāsts, par to intuīciju, kad dvēsele tev saka, hei, paskaties, tev jāpamaina sava dzīve. Mēs jau to jūtam. Es to ļoti jūtu. Es jūtu, kad kaut kas nav manā dzīvē kārtībā, jo man šie jautājumi, kas es esmu, kāpēc, ko es te daru vispār, ja?
kāpēc es eju tā tieši, un kāpēc es īstenībā daru darbu, kas man vairs nepatīk īsti, kur man ir pārāk milzīga atbildība, ko es īstenībā nevaru izturēt. Man arī fiziskais ķermenis jau ļoti sāka signalizēt, man ļoti sāpēja mugura. Man liekas, kādu gadu man viņa sāpēja. Tur nebija nekāda vaina. Vienkārši tas, ka es nebiju jau vairs savā vietā, savā nodarbošanās, teiksim, bija jau kaut kas izdzīvots. Ja? Un man nāca tādā atkal impulsa līmenī ļoti spēcīgi vēlme, kā teikt, kaut ko jaunu uzzināt. Ja? Es sāku iet uz vieniem kursiem, tur no sākuma bija sieviešu kursi, tad tur bija tādi izaugsmes kursi. Es aizdevos uz uguns skolu, ja, kas man bija ļoti liels izaicinājums. Īstenībā tas mani ļoti satricināja tādā tieši šajā mentālajā līmenī, kad es caur šīm praksēm, kas likās, ko mēs darījām, gājām pār uguni, pār stikliem, tur liecām ar armatūras stieņus, ar kaklu. Kad es to šobrīd atceros, tas ir tāds prātam vispār kaut kas nesaprotams. Tas nav reāli, ka tur kaut ko tādu izdarīt, bet tad brīdī, kad es to biju izdarījusi, šīs lietas, es 3 dienu garumā tās prakses gāju, un tas bija tā nopietni. Tas nebija tā, tas varēja apdraudēt veselību īstenībā kaut kādā ziņā, ja? Bet tad es sapratu, ka nē, kad īstenībā tā ir mūsu iedoma un ilūzija par to, kad es iekāpjot ugunī, varu sadegt, vai es pārējot pār lauskām, es noteikti sagriezīšu pēdas. Es nesadegu, nesagriezu pēdas, nekas ar mani nenotika, ja? Jo būsim objektīvi, visam apakšā ir kaut kas, ja? Šeit bija tehnika vienkārši, ja? Par uguni var pāriet raiti, un tu vari neapdedzināties. Ja? Par lauskām tieši tāpat tas tika pāriet raiti, un tu nevari sagriezt. Tas ir mūsu prāts, kā viņš uzreiz mums projicē šīs bailes, ja? Kas neļauj mums iet šajā nezināmajā vai kaut kādā nesaprotamajā, ja? Vai tā kā paskatīties, kas ir aiz tā, ja? Jo liekas, visi saka, ārpēc tu nedrīkst tur iet, jo tu tur noteikti sadegsi. Ja? Bet tu ieej un tu saproti, ka tu nevari sadegt. Ja? Klau, bet tad tu strādā savā darba vietā, muguru sāp, ir šie jautājumi, ko es tad joprojām daru, jo man jau sāk tā kā nevisai patikt tas, ko es daru, kas notiek tālāk. Un es sāku iet dažādi šīs prakses. Jā. Un caur šīm praksēm un arī caur informāciju, es tā laikā izlasīju visas laikam, jau tad jau parādījās pirmā Intas Blūmas grāmata, Latvietes karma, kas man bija ļoti laba lasām viela. Es domāju, vairāk jau pavērt to priekšskaru vaļā par to, kad ārpēc man ir dvēsele, ja? Viņa ir mūžīga. Jo tas man tiešām bija tāds, ja? Pagaid, es nedzīvoju tikai vienu dzīvi. Man jāsāk domāt. Jā, un man šī informācija, un vēl es jau sāku lasīt, tāpat tās jau manās rokās nonāca jau Ņūtona grāmata, teiksim, par šiem iepriekšējām dzīvēm vai ne par šiem dzīvi ceļojumiem, par iepriekšējo dzīvi ceļojumiem, tas jau vēlāk nāca, bet tas viss ļoti slēdzās kopā, ka es sapratu, ka wow, ir kaut kas vairāk, ja? Nav tā, ka ir tikai šeit es, Sanita, šajā dzīvē, tas, kas es tagad esmu, ja? Bet tad ir kaut kas vēl vairāk, ir bijis kaut kas vairāk, un iespējams kaut kas arī vēl var būt vairāk. Tad uzreiz īsais ieteikums, rekomendācija, ja tu neesi lasījis šīs grāmatas, aizej uz grāmatnīcu vai uz bibliotēku, paskaties, kas tev uzrunā no plaukta, pēc kā sniedzās roka, paņem šo, parasti tas ir ezotērikas psiholoģijas, tas plauktiņš, izvēlies, kas tev uzrunā un sāc, un vismaz tādā veidā palasi, paskaties, paklausies, un jau bišķiņ pavērsies, pat ja tu esi skeptiķis, iespējams, bet tev jau sāks parādīties kaut kāda sajūta tiešām, ka šī fiziskā materiālā pasaule nav vienīgā, kurā mēs esam. Labi, tātad tu ej cauri praksēm, ej cauri praksēm, uzzinu, un tad es nonācu 15. gada nogalē. Es nonācu 3 dienas ļoti aktīvās meditāciju kursā, un tas bija tieši pēc Ošo metodēm. Ošo pasaulē visi zina, vairāk vai mazāk ir dzirdējuši šo vārdu, un pēc šīm 3 dienu ļoti aktīvām meditācijām ar mani kaut kas notika. Es nebiju tas cilvēks, kas biju iepriekš, ja? Es to nevarēju izskaidrot. Jo liekas, tu esi tas pats, tu spogulī sevi redzi to pašu, ja? Bet tu jūti visu pilnīgi savādāk, ja? Jo tur bija liels darbs tieši ar trešās acs aktivāciju. Viņš pilnībā nostrādāja manā gadījumā,
Jo es vairs nebiju tas cilvēks, kas bija iepriekš. Es pat fiziski jūtu gaisu, karstumu, visu es jūtu savādāk. Ja? Tās sajūtas bija ļoti interesantas, bet kur man tas aizveda? Jo es, protams, biju savā ierastajā vidē, savā darbā, tas vēl bija vadītājs tajā laikā. Un ar šīm dīvainajām sajūtām, kad arī tev nāk visādi interesanti informācija, pat runā ar cilvēku, un tev par viņu nāk kaut kāda informācija. Vienkārši. Izstāst to cilvēkam, ko nozīmē nāk informācija. Tas ir tā, ka tu vienu ausi iekšā pols ētrā, tu tā kā vienkārši zini, kas tas ir, vai ne? Tu vienkārši zini, tu runā ar cilvēku, vai piemēram, viņš tev kaut ko stāsta, tu zini, tā brīdī tu tā kā tev nolasās, kad tā nav patiesība īstenībā. Jā, tas tā kā sajūta. Ja? Tu vienkārši to sajūti. Man ir, piemēram, tā, ka man stāst, un es tā kā tāds ar iekšējo dziļo redzi, jā, es redzu tāds tā kā vizuāls bildīt. Es, protams, redzu to, kur mēs tagad esam parks, jā, bet tā dziļumā tu redzi kaut ko citu. Bet dažkārt man ir bijis pat tā. Es atceros, vienreiz mēs ejam ar vienu draudzeni, un viņa man stāsta par savu dzīves situāciju, un es zinu to situāciju. Un es eju, un mēs esam ārā, un es saku, klausies, bet ir ļoti zemas debesis. Tu paskaties uz viņām, tās debesis ir tik zemu, viņas nav parasti tik zemu, pilnīgi tā kā tāda sajūta. Un viņi tāda skatās, un es saku, jā, tiešām. Un tas ir loģiski, ka tās debesis ir tur, kur viņas ir, viņas nepārvietojās. Tieši tā, bet tavā sajūtu līmenī ir kaut kas pamainījies. Jā, ka tevi nospiež, un es sajūtu to, ko īstenībā, kas ir viņai, un caur to, ka bišķiņ varbūt kādu teikumiņu pasaka priekšā vai iemet to āķīt, tas cilvēks tiek tālāk un jau sāk virpināt to savu šņorīti, kur tad viņam tas sākums. Tieši tā. Mēs tā kā ieraugam, es kļuvu jutīga, pareizi tu pateici, es kļuvu ļoti jutīga un pat ir tādā fiziskā izpratnē, kad tiešām pat mana āda jūtas savādāk, smarža jūtas spēcīgāk, gaismu es redzēju spilgtāk, tās sajūtas bija tāds ļoti nereāls. Vēl bija ļoti interesants viens moments, man bija sajūta, ka ir apstājies laiks, tā sajūta ir fenomenāla. Es par to biju lasījusi, es par to, kā teikt, biju kaut kur dzirdējusi tā tālāk, bet tev ir sajūta, ka tas ir tas šeit un tagad stāvoklis, par ko tik šobrīd daudz cilvēki runā, bet mēs īsti nesaprotam, kas viņš ir. Jā? Jo mūsu dzīves skrien tik ātri, un mēs viņu mēģinām tā kā visu laiku noķert. Bet tajā brīdī es iegāju tādā stāvoklī, ka man likās ārprāts. 5 minūtes paiet kā stunda, un es reāli skatos pulksteni, tiešām 5 minūtes ir tikai, bet ir tik daudz to sajūtu, vai kaut kāda informācija atnāk, vai vienkārši tu kaut kā izdzīvo visu daudz ilgāk. Ja? Šis stāvoklis man ilgi, viņš nevilkās ilgi, viņš bija kaut kāds 2 vai 3 dienas, ja? Bet mana zemapziņa man iedeva pagaršot, tā sajūta bija fantastisks. Es varu pateikt šobrīd, es viņā neesmu vairs nonākusi atpakaļ, jo tas ir tāds, ka mūsu zemapziņai, viņa tā interesanti, viņa šo jaunais vienmēr ir tāds, wow, krāšņs kaut kas uzreiz, un pēc tam jau tu pie tā pierodi, tu vairs tā nejūti, un tur bija tāds visāds interesants lietas, kad es, piemēram, cilvēkus redzēju krāsās. Es pieļauju, tās bija auras, nezinu, joprojām es nezinu, kas tas bija. Vienkārši es gāju, un es redzu, cilvēkam ir apkārt krāsa, tāda krāsa. Vai, piemēram, es eju, un man vienkārši nāk par daudz cilvēku, tev iet apkārt, pa vienam nāk kaut kāds labsirdība, laime, bēdas. Vienkārši skan kaut kādas tādas tā kā frāzes, liekas ausī, un to liekas ārprāts, kas ar manīm notiek. Bet pēc kaut kāda laika tu sāc pieņemt šo stāvokli, kā, es teiktu pat ātri, viņi sāk pieņemt kā paši par sevi saprotamu. Jo viņš ir ļoti interesants stāvoklis, jo viņš ir tāds, ka tas ir kaut kas savādāks, tas nav tā kā ikdienā, un tad liekas, tu tā kā aizēji tāda atkal mazā bērna tajā stāvoklī, ka tev viss ir ļoti interesanti. Jā, kad tu, teiksim, ar cilvēku runājies, un tu esi nevis, tu runājies, jo mēs bieži vien nevarētu, kā pieauguši cilvēki runā savā starpā. Viņi nav interesēti viens otrā, viņi runā formāli, Bet tajā brīdī tu sajūti, ka tu tiešām ar to cilvēku tu runā, tu sajūti viņu, tu nolasi viņa stāvokli, viņam pajautā,
kas ar tevi nav labi šobrīd? Un cilvēks pilnīgi saraujās, jo mēs kā pieauguši cilvēki, mēs baidamies atklāties, ja? Mēs slēpjam ļoti tās savas sajūtas, savas emocijas, ja? Un man bija tāds patiesības lasītājs tajā brīdī. Jā, vienkārši, jā, un es cilvēkiem runāju, un viņi pilnīgi sabīstās no tā, kad es varēju, ka es nolasīju viņu patieso stāvokli, jā, un man tiešām, es pateikšu godīgi, man pirmoreiz dzīvē bija tā sajūta, cik man ļoti rūp katrs cilvēks, ar kuru es parunājos, jā. Nu, tā ir tā ļoti tā lielā klātesamības tā sajūta, jā. Bet, protams, tas viss nebija tik skaisti un viegli, jo pārēj, ar vienmēr sakot, es tev palīdzēju. Pārēj no šīs nosacīt pēdiņās vecās dzīves, tas vecais dzīves nogrieznis un jaunais dzīves nogrieznis nevienmēr ir gluda. Viņa nav gluda. Sāpīgi momenti. Es domāju, mēs par tos varam arī necilāt. Ja? Nav ko gremdēties tajā, kas ir bijis grūtais posms, bet šobrīd tu esi tajā posmā, kurā tu faktiski tā realizē šīs savas spējas, paplašina viņas un apgūst. Un patiesībā tas, ko es arī vēlos pateikt skatītājiem, man tas ļoti daudzās pēdējās sesijās, kuras es esmu vadījusi, ir nācis no cilvēkiem. Pirmkārt, viena, nevis atklāsme, bet tāds checkpoints, ja, kā saka, ka katram cilvēkam ir jāklausās un jāsajūt primāri sevi, savs tas izējas avots par jebkuru situāciju dzīvē, ja? Jāsakonektējās ar sevi. Un otrais, ka ir jādara tas, ko tu jūti no savām iekšām, ja? Kas tev sagādā prieku un kas tev dod piepildījumu. Ja nedod jau tik daudz, tur varbūt par to finansiālo pusi, lai gan mēs visi dzīvojam, visiem ir jāēd un jāmaksā komunālie maksājumi vispārējais, bet ja tu izmanto liederīgi to enerģiju, ar ko tu esi atnācis uz zemes un kas tev konkrētā dzīves posmā nogrieznī ir sākusi atvērties, tad viņi ir kaut kam domāta, un tad tev ir kaut kādi uzdevumi ar šo enerģiju jāveic. Varbūt, ka tu neesi šajā posmā, kur tev ir šādas, kāds tās varētu saukt par pārdabiskām spējām, ja varbūt es vienkārši izcili labs jurists vai izcili labs grāmatvedis vai izcili labs pavārs, tad tev tiešām šīs spējas ir jāliek lietā un nav ko sēdēt citā darba vietā, kur tu jūties slikti, ej un dari to, kas tev, kur ir vilkme, ja? Kur ir tas piepildījums, gan radošais, gan tas gandarījums un viss pārējais. Un tādā veidā tad tu pamazām pārgāji savā jaunajā realitātē, kur tu jau sāki aktīvi strādāt ar cilvēkiem. Un te man ir šis jautājums, atgriežoties pie sākuma, par ko mēs sākām runāt, tad kopējais informatīvais lauks, Akashi hronikas, vēl jēdziens, ko plaši izmanto laika līniju dziedināšanas. Ja? Es arī šīs detaļas dažādos veidos esmu apguvusi. Un, piemēram, mana pieredze ir tāda, ka par piemēru laika līniju dziedināšanai ir šis metodas autors ar vārdu uzvārdu, par kuru var atrast informāciju internetā, kurš ir sarakstījis grāmatas un pierakstījis, kā tas viss notiek un kāpēc un tā tālāk. Un tas ir brīnišķīgi, jo ļoti daudziem cilvēkiem tas noder, iespējams tieši tev. Bet tad, kad es aizgāju uz apmācībām, es sapratu, ka faktiski es to visu jau daru sajūtu līmenī diezgan ilgi, un es vienkārši pārliecinājos, viņš to ir pierakstījis, bet es to tā jau arī daru. Šis garais ievads ir jautājumam par to, vai ir nozīme, vai tu ej uz laika līniju dziedināšanas sesiju, Akashi hroniku sesiju, elpošanas sesija, atzimšanas elpu, enerģētiskā elpa, teta healings un viss vai regresoloģija. Jā, un viss šis. Vai tam ir nozīme, uz kuru metodi tu ej, vai tur atšķirsies iecerētais, cerētais rezultāts un kā līdz tam nonāk? Pirmkārt, es domāju, šeit vispār nav jārunā par rezultātu. Te ir jārunā tikai par impulsu. Ja? Jo vienam atnāks impulss aiziet uz atzimšanas elpošanu, kas šobrīd ir ļoti aktuāla un populāra. Viņa ir populāra tieši tā iemesla pēc, kad tas ir vienkārši dabisks stāvoklis, kā mēs vairāk piekļūstam sev. Ja? Mums nav jāizmanto nekādi papildus līdzekļi. Ja?
vai aiziet uz to pašu, nezinu, laika līniju dziedināšanu, ja? Ja cilvēks izdzird vārdu dziedināšanu, ja? Viņam tas norezonē, viņš pat nezina, kas tas ir, ja? Jo es arī tieši tāpat kā Kristīnas arī izgāju, pamācījos laika līniju dziedināšanu, un es arī tajā brīdī sapratu, es to visu zinu, ja? Tas viss jau notiek tādā tā kā intuitīvā līmenī, tur tieši tā tikai ir iedots kaut kādi soļi, kādā veidā mēs varam nonākt, kā teikt, pie sevis tuvāk, un ir iedota dziedināšanas šī tehnika, kā mēs varam palīdzēt sev un citiem. Bet, un es gribu piebilst, ja tu, piemēram, arī esi šādā stadijā, ka tu jūti, ka tu vari ar cilvēkiem kaut ko darīt, un tev ir sajūta, jā, bet es nezinu, vai tā var, vai tā ir droši, vai tā drīkst. Iespējams, tev ļoti var palīdzēt šādas mācības vai tehnika, ka tev skaidri saliek pa plauktiņiem, un tu saproti, jā, tā drīkst darīt, vai jā, tā ir pareizi. Ja? Bet savukārt, ja tu esi tāds intuīts, kā mēs ar Sanitu, un mēs esam tādas, man liekas, abas divas, mums patīk darīt pa savam tomēr, ja? Un vajag uzticēties sev un tam savam instinktam. Ja tu esi tāds cilvēks, tad uzticies sev un savam instinktam. Jā, un ļaujies, jo, ja tev būs šis impulss, būs šis, tā sajūta, ja, ka tu gribi, vai vienalga kaut ko jaunu, vai tu gribi iziet no vecā ārā, ja? Mums katru ved mūsu paša, es teiktu, plūsma, ja? Tā ir tā pati enerģija, viņa mūs ved, un viņa tev aizvedīs tur, kur tev jānokļūst, ja? Ļaujies viņai, nepretojies, ja? Jo lielākā problēma ir tas, ka cilvēki pretojās, ja? Kā es tagad, jo uzreiz ir finanses ārprāts, kā es tagad tieši prom no šī darba, ja? Man te ir šī stabilitāte, nezinu, mans nosacīt komforta spilventiņš, kas man ir, ja? Bet īstenībā paskaties godīgi uz sev spogulī, ja? Un vai tiešām tu tik labi jūties, ja? Varbūt tavs ķermenis jau sen signalizē par to, ar kādu slimību, ar kaut kādām, nezinu, veselības problēmām, ar mentālām problēmām, ja, kas šobrīd ir tā pati veģetīvā distonija. Veģetīvā distonija nav nekas cits, kā tīri mūsu psihoemocionālais stāvoklis brēc un saka, pietiek, ir jāsāk dzīvot savādāk, ir kaut kas jāpamaina savā dzīvē, savā dzīvesveidā. Varbūt tev vairs nedara tāds partneris, ja, vai tā tālāk. Bet es uzreiz jau dzirdu oponentu balsis, un man viņas ir jāatskaņo, jo es viņas dzirdu. Tā tad veģetatīvā distonija. Un tagad tur sēž jaunieši, kam ir 14 gadi, vai jaunieši, kuriem ir 12 gadi, un viņu vecāki domā, ko jūs tur stāstat? Mans bērns vēl neko tādu šai dzīvē nav neizdarījis, nepieredzējis, lai viņam būtu veģetatīvā distonija, bet viņam ir, un tas ir jārisina ar kādu izrakstītu preparātu. Tā, ja? Ko mēs tagad viņiem atbildēsim? Un tad, mīļie vecāki, man šeit gribas silti jums pateikt, ja? Vismaz paskatieties uz sevīm. Ja? Jo jūsu bērni, ja viņiem ir veģetīvā distonija 12-14 gadu vecumā, tā nav viņu problēma, tā ir jūsu problēma, jo jūs esat uzkrājuši savas psihoemocionālās problēmas saviem bērniem. Ja? Tātad es saprotu, ka tas nav patīkami nevienam dzirdēt, bet īstenībā šobrīd pasaulē jau ir psiholoģisko šo emocionālo veselību runā ļoti daudz, un šobrīd jau, teiksim, ir psihologi atzinuši to, ka, ja slimo bērni, tad ir jāvisoļo vecākus, jo tātad vide vai vecāku attieksme vienam pret otru, pret bērnu, viņu domas, viņu vispār kā viņi dzīvo, tas viss gulstās uz bērniem, jo bērns ir tā kā, atkal atceramies, visur ir enerģija, viņš ir kā sūklīts, viņš visu to uzsūc, ja? Un tāpēc arī ir tas, ka viņš peld tajā enerģētiskā laukā. Tieši tā. Kāpēc bieži saka, jā, tās bērnu problēmas patiesībā ir vecāku problēmas, jo viņš peldas tajā laukā, no kuras viņš paņem, būtu, kā mēs sākām, ja no kvantu lauka, viņš paņem to informāciju, kādas ir tās sajūtas, kas tur patiesībā apakšā ir tiem vecākiem. Jā, jo viņi jau slēp, protams, vai ne? Jā, tieši tā. It kā viss ir baigi gludi, bet patiesībā tur ir milzīgs negatīvu emociju. Viņš zina patiesību vienkārši par jums. Ja viņš to vēl nesmāk izstāstīt vārdiem, tad viņš to jūt. Un tas ir bērniņš visu izlaiž caur sevi. Un mēs visi atceramies, ka mēs bijām bērni, mēs ļoti gribējām uzņemties atbildību par jebko sliktu, kas notiek ar vecākiem. Mums likās, bet vai es esmu vainīgs, ka tā notika? Tas vienmēr ir pirmais jautājums. Es uzreiz kā piemēru patīk man pateikt, kā piemēru man bija interesants gadījums. Pie manis vērsās viena mamīte, kurai 2-gadīgs puisītis pēkšņi vienkārši uzsāka, viss bija kārtībā. Viņš negrib vairs ēst, negrib celties, negrib ģērties. Depresija. Vispār. Viņam ir depresija absolūti 2-gadīgam bērniņam. Ja? Bet, protams, mēs izrunājam tālāk, kas patiesībā notiek. Mamma ar tēti šķiršanās procesā. Ja? Un šis šķiršanās process mammai ir ļoti emocionāli
smags. Protams, arī tētim, bet atceramies, ka bērniņu īpaši tādā mažā vecumā viņi ir ļoti cieši ar mamīti saistīti ar mammas enerģiju, un vispār mammas enerģija paliek saistīta vairāk vai mazāk visu mūžu, ja? Bet viņi ir ļoti jūtīgi uz mammas visām reakcijām. Es arī tieši paskatījos šī, kā teikt, puisīša enerģetiskajā laukā, teiksim, jau vairāk šo informāciju, ko viņa dvēseli gribēja iedot, tas atbild tā arī bija, ka viņš kā bērniņš, viņš vēl divgadīgs nemāk to pateikt, ja? Bet, teiksim, viņa jau šis augstākais saprāts iedeva šo informāciju par to, ka viņš ir uztraucies par mammu, viņš ir uztraucies, tur nav varbūt par savu emocionālo stāvokli, bet tieši par mammas emocionālo stāvokli, ja, par mammu, kā viņa to izturēs. Ja. Viņš ļoti uztraucies par to vecāku attiecībām tā tālāk. Ja, un tā ir viņa tā kā viņa reakcija ārējā pasaulē. Viņš sāk protestēt tādā veidā, ja, kā viņš to māk. Un mēs varam ļoti daudz kur redzēt, kad bērni, nevajag mazus bērniņus, arī tiešām paskatāmies cevišķi, kas ir tīņu vecums, ja, jo cevišķi, ja ir jūga ģimenes ārā, ja, tur var ļoti labi redzēt, ka šiem bērniem ir ļoti grūti, ja, jo viņiem ir jātiek galā ar savām emocijām, bet viņiem līdztekus sanāk vēl enerģētiski jātiek galā ar savu vecāku emocijām, ja. Un tāpēc šeit visur ir, šobrīd man gribas atkal uzsvērt, ka visur darbojas enerģija, ja? Un mēs vairs nevaram noslēpt, mēs vairs nevaram pateikt, ka tā nav, ja? Tāpēc, ka mēs kļūstam vispār visi jūtīgāki, mēs sākam lasīt vairāk viens otru, ja? Mēs vairāk sākam izjust šo savu lauku un arī apkārtējo lauku, ja? Un mēs tā kā nebaidamies vairāk arī atzīt, teiksim, ka man ir grūti, ja, vai tam otram pateikt, paskaties godīgi uz sevi, ja, ka nav jau nemaz patiesībā, kā tu mēģini uzlikt to masku, ja. Jo mēs ļoti daudz prāta vadīti staigājam ar maskām, ja, kā es te pirms tam minēju. Pieauguši cilvēki, mēs slēpjamies aiz šīm maskām, ja, mēs stāstam, ka mums viss ir kārtībā dzīvē, bet īstenībā mums nav nekas kārtībā, ja. Un to ļoti labi mūsu bērni nolasa, ja, un viņi tā kā sanāk iznest to, es teiktu, emocionālo fonu, ja, viņiem nav viegls uzdevums, ja, bet viņi ir tie katalizatori, kas izmet ārā, hei, man paskaties, nav riktīgi, nav tas, tā tālāk, ja, un tāpēc šis enerģetiskais lauks, viņš kļūst arvien aktuālāks, jā. Tagad skatāmies no tā viedokļa. Mēs saprotam, ka mums ir enerģētiskais lauks, visiem tas ir skaidrs, un mēs gribam viņu izmantot, iemācīties, saprast, sajust, lai tad kārtotu to savu dzīvi. Tāpēc ir šīs dažādās metodas, prakses, skolas, disciplīnas, virzieni. Katrs iet tur, kur sajūta impulsu. Kāds nāk pie tevis, kāds nāk pie manis, kāds nāk pie citiem cilvēkiem. Kas notiek šajā darbā, sauksim to tā, kas tad tur notiek tajā enerģētiskajā līmenī. Es no sevis varu pateikt, ka tas mans, piemēram, impulss dzīvē, ko es esmu sapratusi un sajutusi, tad, kad cilvēks pie manis atnāk un viņam ir viņa dzīves samežģījums sasāpējusies tēma, mēs to sākam runāt, mēs to sākam šķetināt, un pamazām mēs aizējam meditatīvā stāvoklī, nevis tā uz 1 un 2, bet pamazām tas vienkārši notiek, kam vajag palīdzēt palpot, kam nevajag elpot, kas uzreiz saslēdzās, kam vispār, kā es saku, pēdējā laikā ir tādas situācijas, ka vajag iztīrīt kanālu, teiksim tā, lai viņš vispār nodibinātu kaut kādu saikni pats ar sevi. Mēs nodibinam šo saikni, un tad jau skatāmies, griežam laiku atpakaļ, kas lec ārā, kuri momenti bija sāpīgi, un tad ar šo veco pieredzi apzināmies, un es palīdzu šo programmu, jo es to uzskatu par programmu. Tā bija vajadzīga, viņa ir izdzīvota, viņa ir pieredzēta, tur viss ir izsāpēts vai viss ir izjusts. Ja tu jau esi to tagad atnācis un ieraudzījis, tā tad beidzot to esi sapratis, ka tev tas ir nokalpojis, tu esi gatavs. Programmu vajag izņemt ārā no tava cietā diska un vietā ielikt jaunu, pozitīvu, skaistu programmu, kas tev turpmāk kalpos. Bet, protams, pēc tam jau tā dzīve ir dzīve, un mēdzam mēs vēl kāpt atpakaļ vecajās kurpēs, jo, ja neesam pietiekami apzināti un arī tomēr ar to saprātu nemēģinam pieiet šai lietai no citas jaunās puses, no jaunā leņķa, tad vēl ir svārstības, bet ir cilvēki, kuriem tas brīnišķīgi palīdz jau ar pirmo reizi. Tas ir tas, kā es to uztveru, ka mēs
izmantojam šo enerģētisko lauku, lai iegūtu informāciju, saslēgtos ar sevi un atrastu vecās programmas, apzinātos, izņemtu, nomainītu un jau ar citu vibrāciju iet uz priekšu. Un tādā veidā arī pamazām paceļas tā vibrācija un mēs kļūstam, cerēs liekas, veiksmīgāk, kaut kā visas lietas notiek, kaut kā vieglāk, kaut kā attiecības man nomainījās ar to personu, kaut kā vispār darbā parisinājās viss, vai pēkšņi jauns darba piedāvājums ienāca. Es to redzu tā. Kā tu to redzi? Nē, es varu visam pilnīgi absolūti piekrist, jo kas jau ir meditācija? Ja? Par meditācijām ļoti daudz runā. Meditācija tas ir fokusēšanās īstenībā uz kaut ko tajā brīdī. Ja tev vajag fokusēties uz mieru, tu fokusējies uz mieru. Ja tev vajag fokusēties, tajā brīdī uz mīlestības enerģiju, piemēram, tu dzīvo naida enerģijā, ja? Tu fokusējies uz mīlestības enerģiju. Ja? Un tādā veidā attiecīgi sanāk, ka mēs nomainam, pareizi, kā tu teici, programmu, mēs nomainam stāvokli savu. Ja? Mēs sanāk vienu stāvokli nomainam uz citu stāvokli, un tā mēs attiecīgi, bet mēs tam pieejam apzināti, ja? Mēs pieejam ar kaut kādu tehniku vai vienalga. Es pat šobrīd esmu nonākusi pie tā, ka mums vienkārši vajag vadīties pēc savas iekšējās sajūtas, ja? Ko man tajā brīdī vajag. Ja mums tiešām mēs nezinām, pajautājam kādam, varbūt kurš ir zinošāks, ja? Kurš ir kaut ko darījis, vai teiksim, kurš ir meditējis, vai kurš ir kaut ko apgūs, apmācījies, ja? Tā tālāk pajautājam, kā es varētu sev palīdzēt tajā brīdī, vai nomierināties, jo tev ir svarīgākais tas, ka mums ir jānomaina savs nevēlamais stāvoklis uz vēlamo tajā brīdī. Ja? Un, teiksim, šī informācija, tas ir arī mana stiprā puse, man, teiksim, es saslēdzos ar šo visumu lauku, ja kas šī lauka, es nolasu šo informāciju, es iedodu cilvēkam, ja? Tas ir tā kā informācija, ko es iedodu no viņa dvēseles telpas, ko viņš varbūt pat tāds šokāts. Jā, ka viņš Nē, tā nav. Ko tu man te tagad stāsti? Zini, kā īstenībā ir patiesībā otrādi. Cilvēki bieži vien saka, bet es jau to visu zināju, ko tu man pateici. Un tu vienkārši man pateici, un tagad es dabūnu apstiprinājumu. Vēlreiz apstiprinājumu. Un tas ir arī tas mans un iespējams arī tavs uzdevums. Es to noteikti kā savu sajūtus, ja, ka man viņam ir jāpasaka, varbūt pat 10. vai 100. reizi. Ja. Īstenībā mēs jau zinām patiesībā, ko mums vajag, kā mēs gribētu un tā tālāk. Bet tas, ka mēs baidamies, ja, bailes ir mūsu pamata, šis balasts, ja, kas mums neļauj kaut kādas lietas, vai veikt izmaiņas, vai kaut ko, kā teikt, vai nedarīt, vai tieši otrādi darīt, ja, un tā tālāk, tā tālāk. Ja. Tā kā šeit ir svarīgi tas, jo daudz runā par dziedinājumu, ja, ir dažādas dziedinājuma tehnikas šobrīd izstrādāts tā tālāk. Es esmu nonākusi pie secinājuma šobrīd jau, ka dziedinājums jau ir tajā brīdī, ka tu tiešām esi apzinājies, ka tev ir jāveic šīs izmaiņas, un tu vienkārši sāc darīt. Tas jau ir dziedinājums priekš tevis. Un nebūs jēga, ja tu, izrunāsi tur mantras 100. Es, piemēram, zinu cilvēki, kuri tur mantras izrunā vai tēvreiz, piemēram, tā tālāk. Es nezinu. Teiksim, šos varbūt kaut kādus liekas vārdus, kas ir ar tādu enerģētiskāku klātbūtni, ja? Bet redziet, te ir tas, ko es jau teicu sākumā, ir jābūt darbībai. Tev pašam ir tā kā jāielaiž, ja, iekšā dziļi sevī šo sajūtu, ka tu tiešām gribi mainīt šobrīd savu realitāti, ja, vai tu gribi mainīt šo savu sajūtu, tu gribi tiešām patiesībā iziet no depresīvā stāvokļa ārā. Un man liekas, vēl svarīgi pateikt, ka tu gribi saprast, kāpēc viņš tev ir tas stāvoklis, jo vai tad tiešām tas ir tas vīrs vai tas bērns, kas tevi nokaitināja, vai patiesībā tev nokaitināja tā sajūta, kas tevī sēž no 7,5 gadu vecuma, ko tu pirmoreiz piedzīvoji, pēc tam turpināji piedzīvot un nenolika sevi savā īstajā pozīcijā dzīvē, un tāpēc tev visu laiku viņi nāk no visām pusēm, spiežās iekšā, un, manuprāt, ļoti labi piemēri ir tie, kur vīrieši vai sievietes partnerattiecībās ir viens partnerattiecības, ir otrs partneris, trešās, un tad visur vieni tie paši grābekļi. Liekas, kāpēc visu laiku vieni tie paši grābekļi? Un tagad tie grābekļi beigās, un pēkšņi darbā sākās līdzīgi grābekļi. Tāpēc, ka neesi vēl gatavs saprast to savu atbildības pusi. Tieši tā, arī, un nomainīt šo programmu, jā? Saprast, jo mēs ļoti daudz arī psiholoģijā runā par lomu upuris, jā? Upuris ir ļoti dziļa loma, kas ir iesēdusies šajā zemes dzīvēs, teiksim, šajā 3D realitātē. Un upura loma ir tieši tā, kas mums neļauj īsti iziet ārā, jā? Jo upuris ir kā? Viņš jau neuzskata, ka viņš ir vainīgs, jā? Viss apkārt pasauli ir vainīgi, jā? Bet te jau ir tā, kad tad, kad tu beidzot saproti, ka nē, es pats esmu vainīgs pie tā, ka, nezinu, es esmu savā
savās neveiksmīgajās attiecībās, ja, jo es tur nedaru to un to un to, vai es tur varbūt pārāk otru knābāju savu partneri, vai es esmu ne tajā realizācijā vai darbvietā, kur man vajadzētu būt, ja, vai es neesmu vispār ar tiem cilvēkiem, ar kuriem man ir jābūt. Man vispār nevajag cilvēkus, un varbūt vispār man patīk būt vienam patiesībā, ja, nevis, kā teikt, būt šajā sociumā ļoti aktīvam, ja. Te ir tas patiesības moments ar sevi. Tas ir, man liekas, pats svarīgākais. Ja? Un tagad, kad ir tas patiesības moments ar sevi, tad arī ir šī iespēja iziet no tās upuru pozīcijas, ja? Ka tu pats apzinies, ka tā, viss ir pienācis šis brīdis, ka es tiešām gribu kaut ko mainīt savā dzīvē, ka es tiešām gribu dzīvot saskaņā ar sevi. Bet te ir šie prāta lamatas bieži vien, kas noteikti nāk iekšā, jo mēs nemākam atšķirt. Man pašai tā ir bijis un arī šatad mēdz būt, bet tieši cilvēki, kad ir sanāk tajās pārējais momentos, kad mēs mēģinām ļoti pieslēgt to intuīciju, ja, mums bieži vien arī prāts, tā kā sanāk vēl met iekšā visu kaut ko, un tu nevar saprast, pagatā, tu runā intuīcija, vai tas ir no prāta viedokļa, ja? Ka mums ir tādas spēlītas notiek, tādas iekšējās, ja? Klausies, bet te es atkal iejaukšos, ja? Man arī, protams, tā ir bijis, un tad bija viens dzīves moments, kad es arī izdarīju kaut kāds lēmums savā dzīvē, kas man aizveda jau uz harmoniskāku stāvokli, tuvāk pie sevis. Un tad uz šīm intuitīvajām sajūtām, un tas pat bija ļoti interesanti, tīpaši sarunās ar citiem cilvēkiem, kad bija viņu tēma, nevis man, bet viņu. Un viens veids, kā tas var izpausties, ka tu saproti, nē, tas nav prāts, tas ir tas reāli tas saslēgums, kas tev ir, jā, ka tev ķermenī iziet kāda strāviņa, jā, kāda vibrācija, tā kā notirps, tā kā skudriņas noskrien, jā, patiesībā pat caur ķermeni ļoti labi viss signalizējās un dodās tie impulsi. Man ir bijis tāds neliels posms manā dzīvē, ārkārtīgi interesants, kad esot kontaktā ar vienu cilvēku, man pēc tam pulsēja roka. Visu laiku enerģētiski pulsēja roka, pozitīvā ziņā, ja, pulsēja roka, un tā bija tāda interesanta sajūta, un es viņu pilnīgi vēroju. Un es jūtu, ka tas ir ar konkrētu sekundžu starpību, tā roka pulsē, un tur kaut kas notiek, un kaut kāda ir tā enerģija, tā vibrācija. Tā kā patiesībā, ja tu meklē kaut kādas tās atbildes sevī un vēl nemāki tik viegli saprast, vai tu esi sajūtā ar sevi saslēdzies ar savu augstāko es ar šo kopējo informatīvo lauku vai nē, tad ieklausies savā ķermenī, jo viņš jau bieži vien pasaka priekšā. Viennozīmīgi. Es arī esmu izjutusi diezgan daudz situācijas, ka, piemēram, tu satiecies ar cilvēku, un tev ir ļoti nepatīkams sajūtas. Kaut gan vispār nav nekāda pamata, ja? Un tur ir ļoti interesanti, kad es sāku rakt vairāk, kas tas vispār ir. Tas ir bieži vien saistīts ar mūsu iepriekšējām dzīvēm. Jā. Tā ir tāda man ļoti mīļa tēma, jo... Ļoti mīļa, man arī mīļa. Jo kad mēs saslēdzamies šo informatīvo lauku, ar šo visumu lauku, tad iepriekšējās dzīves ir kā, es teiktu, neatņemama sastāvdaļa, jo mēs saslēdzamies ar viņām, mēs viņus varam paskatīties, mēs varam, nojaust, kas ar mums ir noticis kaut kad agrāk, un īstenībā varbūt problēma nāk nevis no šīs dzīves, no bērnības, bet īstenībā viņa sākusies jau kaut kad daudz senāk. Bet atgriežoties par to, ka, teiksim, šīs sajūtas ar cilvēkiem, man vienkārši ir vairāki gadījumi, tad, kad es jau sāku vairāk pati sajust, apzināties, kas tas ir, ka man nāca informācija bildītes, vienkārši, kā teikt, nepārpratamā veidā, ja tev parāda, kas tev ar to cilvēku ir bijis, ja, un tu saproti, šai dzīvē taču man ar viņu viss ir kārtībā, bet citā dzīvē viņš to nodarīs pāri, ja, teiksim, un mums šī atmiņa sēž, un viņa ar šo, sanāk, ka mēs sākam pieskarties vairāk šim visuma laukam, ja, mēs vienkārši to atceramies, ja. Īstenībā es domāju, ka ir apzināti iedots tas, ka mums šo atmiņu noņem. Ja? Kad mēs piedzimstam, mēs aizmirstam, kas, piemēram, ir bijis iepriekšējās dzīvēs. Jo kāpēc? Tāpēc, kad, ja mēs neizprotam šīs informācijas būtību, piemēram, manā gadījumā, teiksim, es saprotu to, ka vienkārši man šīs nepatīkamās sajūtas ir atcerēšanās atnāk ar šo cilvēku, bet šajā dzīvē man ir cita pieredze ar viņu, ja, ka es spēju izšķirt, kas ir kas, tad kaut kāds jau apziņas stāvoklis jau ir atbilstošs, ja, tad
tas ir ok, ja man šī informācija atnāk. Tāpēc, kad, ja, piemēram, būtu bijis tā, ka agrāk es biju neapzinātāk un man atnāktu šāda informācija, es varbūt ar to cilvēku vairs negribētu ne runāt, ne tikties, jo man būtu šī upuru loma uzreiz ieslēgtos iekšā. Ja? Un te ir tas būtiskākais, ka šī apziņas tā kā paplašināšanās, ja, viņa nes iekšā daudz vairāk informācijas, ja, par iepriekšējām dzīvēm, viņa nes arī uz Zemes, viņa nes informāciju par dzīvēm uz citas planētas. Tas, protams, liksies tāds diezgan kā no, teiksim, kaut kur no fantastikas seriāliem vai tā tālāk, bet īstenībā tas viss ir ļoti reāli, un tās sajūtas, ko gan es, gan arī to es izjutus, ja, ka mēs pieskaramies, nu, teiksim, kaut kādu citu planētu enerģijām vai piemēram, es esmu diezgan daudz izstaigājis un papētījusi manas pirmās planētas pieredzi, ja, jo Zeme nav mana pirmā planēta, un tas ir ļoti interesanti, ja, un tur arī var atrast iemeslus pat traumām, blokiem, ja, kas mums traucē šajā dzīvē. Ja. Tā kā, teiksim, mēs varam jau diezgan daudz ko ar šo apziņas paplašinājumu, mēs varam pieskarties daudz kam, iegūt informāciju dažādu. Es gribu papildināt par to, ka sākotnēji, kad cilvēks uzsāk darbu šajā jaunajā dzīves sfērā, protams, pārsvarā mēs ejam un mēģinam šķetināt to, kas mums sāp un kur ir tā grūtība. Un arvien mēs redzam vai apzināmies ar pavadoņu palīdzību šīs dzīves un pieredzes, kur ir bijis tā sāpe un tās negācijas, un tā tas viss iet uz priekšu, līdz kamēr tu jau nonāc līdz tam stāvoklim, kur tev sāk parādīties tavas kvalitātes, spēki un talanti, kas patiesībā tev ir uzkrājušies kā pozitīvas programmas no iepriekšējām inkarnācijām, no iepriekšējām dzīvēm, kuras viņas visas ir tevī, visas viņas tur sēž. Tas ir apmēram, kamēr tu runāji, man bija tāds salīdzinājums, ja mēs katru dzīvi uzzīmētu kā tādu stikliņu, un viņš ir savā krāsā, savā raibumā, un mēs tos stikliņus vienu uz otru liktu krāmēt virsū, tas viss dzīvju kopums, ja, un mēs esam te jau galā nonākoši, un tas viss mums tur spoguļojās cauri, un mēs no tā visa varam paņemt arī to pozitīvo, kas mums ir, un tad vienā dzīves momentā, kad tu ar to strādā, tu nonāc jau līdz tam, ka tu sāc nevis tikai strādāt ar to, ka man viss ir slikti, bet tu beidzot sāc ņemt to, kas tev viss ir tas labais pieredzētais, viss tās tavas talanti un spējas, un tas ir brīnišķīgs moments, jo tu gūsti apstiprinājumu tam, ka tava vilkme iespējams uz kaut kādām lietām šajā dzīvē, viņa ir ļoti, ļoti pamatota, un tev tur ir uzdevumi patiesībā, kas tev ar tiem taviem talantiem ir jādara. Savukārt šis jautājums, par ko daudziem noteikti ir liels acis un nav saprotams, kā tad tas ir. Tātad, bet ja es atgriežos iepriekšējā dzīvē, un es tur kaut ko tā kā saprotu un sakārtoju, un kā Kristīna saka, programmu izņem un ielieku citu, un tu saki, jā, mēs tur risinām ar situāciju, bet kā tas tagad tā var atspūgļoties uz šo dzīvi? Nu, kā tas tā tagad var būt? It kā nav ne laika, ne telpas, nu kā nav laika? Mums ir pulkstenis uz rokas, mūsu laiks iet uz priekšu, mums ir telpa, mēs dzīvojam uz šīs zemes. Kā tas tā var būt, ka šī vecā iespējams dzīve, ja mēs tam ticam vai neticam, var radīt to seku, tur izvīties tas diedziņš cauri līdz šim, vai tad tiešām mēs tā varam tās sekas noņemt. Vai tu vari kaut kā no sevis paskaidrot šo laika un telpas fenomenu, ka viss notiek šeit un tagad, ja mēs risinām kaut ko, kas ir it kā noticis citā gadsimtā, tad tas tomēr mainās arī šajā realitātē. Nu, redzi, te ir atkal, jāsaka, būs tie, kas pateiks, ka tas nav reāli, jā, Bet mēs ar tiem cilvēkiem nerunājam? Jā, mēs ar tiem cilvēkiem. Nē, es domāju, ka šeit ir vairāk tas, ka, ziniet, kā te ir tas sajūtu līmenī. Jā. Vispirms jau ir jāsajūt to, ka, teiksim, piemēram, saslēdzoties ar sevi, tu notici šim stāvoklim. Tas ir numur 1. Jā? Tas ir tādi solīši, ko mēs ejam solīt pa solītiem. Jā? Ir, protams, cilvēki, kas ļoti forsē, un viņiem ir ļoti interesanti iet tālāk un tālāk, teiksim, gan es esmu tāds cilvēks, gan arī Kristīna, mēs pētam, jā, kā strādā šīs lietas, jā, un tas ir tā kā varbūt mūsu uzdevumi, jā, bet būs kādam, kam pietiksies pilnīgi tiešām, ka viņš saslēgsies ar sevi, viņš nomainīs to programmu, jā,
Un vienmēr jau runās par šo, vienalga, vai mēs aiziesim uz iepriekšējo dzīvi, vai mēs, teiksim, atradīsim problēmu un viņu izdziedināsim, vai mēs viņu atradīsim šajā dzīvē. Ziniet, kā vienmēr jau liecinās par to rezultāts. Ja? Tad, kad es sajutīšu, ka man vai šī emocija atkāpjās, vai kaut kas nomainās, vai, piemēram, pat kā fizisks, kāda slimība atkāpjās tajā brīdī, ja? Tad cilvēks noticēs, ja? Un nav svarīgi pat, kas tajā brīdī būs palīdzējis, jo varbūt viņš būs darbojies, es teiktu, uz dažādām pusēm, gan pa šo dzīvi, ja tur revidējis ārā, kas nav bijis kārtībā bērnībā, vēl revidējis kaut ko pie iepriekšējām dzīvēm, ja? Bet te ir par to, kad noticēt tam, ja? Noticēt tam, ko tu jūti, jo ķermenis nekad nemelos. Ķermenis vienmēr dos savus impulsus, savas pareizās sajūtas, ja? Un tāpēc šobrīd vispār, ko es redzu, ir ļoti svarīgi, ir vispār pienācis laiks, ka mēs dziedinam paši sevi. Un tas ir tieši saistīts ar to, ka agrāk strādāja, ka mēs varējām aiziet pie, tur onkulīša vai tantiņas, ka mēs varējām aiziet pie kāda cita, un mēs gaidījām, viņš mums iedos burvju zālīt. Un ziniet, kas bija interesanti? Viņi arī nostrādāja. Viņš iedeva informāciju, vai viņš iedeva, tur kaut ko ar kaut kādas padarīja rokām vai vienalga, ja? Tas strādāja. Bet šis laiks vairs nav tas, jo tas enerģētiskais fons, kāds ir šobrīd, viņš ļoti strauji liek mums iet uz priekšu, un mums ir no upuri jāiet radītāja lomā. Tas ir pilnīgi divas pretēji kardināli atšķirīgas lomas, ja? Upuris un radītājs. Jau mēs saprotot būtību, saprotam, ka tas ir kaut kas pilnīgi atšķirīgs. Ja? Radītājs ir tas, ka viņš uzņemās pilnu atbildību par visu to, ko viņš dara, un es kā radītājs arī uzņemos atbildību par to, par savām problēmām, es uzņemos atbildību par savām slimībām, ja? Un es mēģinu atrast, kur ir problēma sakne, ja? Un es mēģinu dažādos veidos to darīt. Ja? Bet redziet, cilvēki, kuram nebūs šī impulsa vai apziņas vai tā tālāk, viņš nesapratīs to, ka izdarot kaut ko iepriekšējā dzīvē, viņam var nomainīties šajā dzīvē. Ja? Teiksim, mums tas ir kā normāli saprotama lieta, jo mēs esam jau izjutuši kaut kādas lietas. Par iepriekšējām dzīvēm jūs, tie, kas sāk, piemēram, pieskarties viņām, jūs varat vienkārši, es gribētu teikt, tad uz testiņus taisīt, ja? Vienkārši pavērot, piemēram, caur sevi vai caur kādu citu, piemēram, kaut kādas fobijas, kas ir. Tas bija mans pirmais, ar ko es sāku īstenībā, kas man ļoti ļāva noticēt par iepriekšējām dzīvēm un cik viņām ir liela loma, un tas, ko es redzu, īstenībā ir patiesība, ko es redzu. Ja? Jo mums daudz kas nāk no turienes, kaut kad sen atpakaļ, ja? Kā piemēram šajā dzīvē. Vīrietis nebrauc pie mašīnas stūras, ja? Ļoti dīvaini priekš vīriešu, kas ir netipiski. Ja? Un viņš nebrauc gadiem, un viņš arī nebrauks nekad. Tāpēc, kad iepriekšējā dzīvē, paskatoties, kur ir problēma, iepriekšējā dzīvē viņš ir ciets autokatastrofā. Ja? Viņš ir bijis viens pie stūras, un viņš ir, nosities, nogāžoties no lielas klīns. Vai cits piemērs, mamma ir ļoti spēcīgs bailes par savu bērnu, un viņa katru vakaru iet un klausās, vai bērns elpo. Kaut gan bērnam šai dzīvē nav vispār nekādas fiziskas problēmas. Teiksim, ka viņam būtu kaut kāds indikācija par to, ka viņam kaut kas varbūt ar elpošanu, vai es nezinu, piemēram, astmātiķiem varbūt tas varētu būt. Ja? Nav nekas. Paskatoties, kas ir iepriekšējā dzīvē māma ir zaudējusi savu bērni. Protams, tas bijis cits bērniņš tajā laikā. Viņš ir nomiris ar astmas lēkmē naktī. Ja? Un viņai sanāk tā, ka viņai izveidojas šī saite. Tā ir tāda uzvedības norma, ko mēs nevaram pat izskaidrot. Ja? Un viņi iet un katru nakti klausās, kā jau citā dzīvē, kur nav šādas pieredzes, ja, vai bērniņš elpo. Ja. Tā ir tā programma, kur ir bijis ļoti liels emocionāls fons, jā. Jo pārsvarā mēs šīs programmas iegūstam tad, kad ir liels emocionāls pārdzīvojums, un tas rada gan to ķīmisko zupu ķermenī, starp citu par ķīmiskās zupas saistību ar to, kas notiek smadzenēs, var ļoti labi palasīt Joe Dispenzas grāmatās, viņš saprotamā veidā to skaidro, un arī vēl viens literatūras ieteikums, ja kādam interesē. Un tad reizē ar šo ķīmisko zupu, ar neironu jaunajām nodibinātajām saitēm, tā arī ir tā programma. Un pēc būtības, kas notiek, ja mēs salīdzinām ar to, ko mūsdienās visi saprot, ja, piemēram, ar datoru, tas nozīmē, ka tajā brīdī tu ielādē jaunu failu,
un tas fails tev tur visu laiku stāv. Vienalga uz desktopa vai kaut kur paslēpts, un viņš stāv, un lai cik tu reizes neizslēgtu un neieslēgtu datoru, viņš tur vienmēr būs, kamēr tu viņu neatradīsi un neizdzēsīsi. Un šādā veidā es patiesībā runāju ar cilvēkiem, viņi visus reiz saprot. Jā, šis ir ļoti labs un tāds ļoti vienkāršs piemērs, jo tiešām tā arī strādā mūsu atmiņa. Jā. Bet es domāju, tā dziļā atmiņa, nevis atmiņa no šīs dzīves vai no bērnības, piemēram, tā tālāk. Tā ir šī dziļā atmiņa, tas ir kā fails, kas tevī sēž iekšā, un jūs varat pavērot bērniem. Ja? Bērniem šī atmiņa bieži vien vēl nav, kā teikt, pagaisus, nav noņēmusies, un bērni bieži vien var stāstīt kaut kādas interesantas lietas, ja? Jo principā tā skaitās, ka līdz 7 gadu vecumam bērns var ļoti ciešā saslēgumā ar šo augstākā saprāta informāciju. Ja? Tikai viņš dažreiz verbalizē. Jā, viņš, protams, interesanti, un viņš kaut ko stāsta, liekas vecākiem pilnīgi kaut ko nesaprotam, kaut kādas pilnīgas muļķības, ja? Un tad arī sanāk tas, kad vecāki ļoti ātri aizver bērniem ciet šo, jo bērns jau sāk baidīties kaut ko stāstīt, ja? Ne to, kā ir pieņemts. Ja? Bet īstenībā mums šīs atmiņas ir. Ja? Un viņas var arī uzplaiksnīties arī pat vienkārši kaut kādā, situācijās. Ja? Tieši pie kaut kādām situācijām, ka tev ir kaut kāda ekstremāla situācija, ja? Un tev vienkārši pat var iziet cauri, tu tādu filmiņu var ieraudzīt, bet tu to neesi izdzīvojis, bet tu esi izdzīvojis kaut kad citreiz, ja? Jo mēs jau šeit kā dvēseles, es tomēr gribētu uzsvērt, ka mēs esam primāri dvēseles, un pēc tam mēs esam cilvēki, ja? Jo tas ir mans uzskats, un tāds ir ļoti daudz cilvēku, jo šobrīd pasaulē uzskats, kad mēs ejam un mēs pieredzam ļoti dažādas pieredzes, un viņas arī mēdz ļoti atkārtoties. Ja? Tā kā, un dvēselē, es teiktu, viņai nav ne sliktu, ne labu pieredzi, viņai ir vienkārši pieredzes. Ja? Tas atkal mūsu saprāts jau iedod šo sāpīgā pieredzi, ko mēs ieliekam dziļi failiņā iekšā. Ja? Ir mazāk sāpīga pieredze, ir forša pieredze. Ja? Un tas, ko arī Kristīna pareizi teica, caur iepriekšējām dzīvēm mēs varam gūt arī resursu, ja? Ka mēs varam aiziet, teiksim, piemēram, man ir vajadzīga šobrīd, piemēram, drosme, vai man ir vajadzīga, atvērt sirdi vaļā, un es nezinu, kā to izdarīt, ja? Un mēs varam palūgt, mēs caur šo meditīvo stāvokli varam arī iet šajā kādā iepriekšējā savās dzīvi pieredzēs un pasmelties šo resursu vai paskatīties, kā man tas ir sanācis tajā dzīvē, lai es to varētu, tā kā uzvilkt sev virsū, ielādēt kā failu iekšā, ja, un aiznest viņu jau savā ikdienā šajā dzīvē šobrīd. Ja. Bet tas ir jāpraktizē, protams. Jo tas, ar ko es arī saskaros, ka cilvēki ļoti veiksmīgi tajā brīdī, ka mēs esam kopā savas programmas atpazīst, mēs izdziešam, mēs ieliekam jaunu iekšā, bet pēc tam kaut kā paiet diena, paiet nedēļa, paiet mēnesis, un kaut kas tur vēl virmuļo no tā vecā, jo ir jābūt apzinātai rīcībai. Ja, rīcībai. Klau, jautājums, par ko mēs jau ar tevi pirms tam parunājām, ko vajag pateikt skaļi. Tātad cilvēks izvēlas vienu no šīm praksēm, aiziet, un viņš pasaka, ne, bet tur nekas nenotika, es nekur netiku, man nekas nesanāca, man vispār tas kaut kā tā kā nenostrādāja, un ne, tās visas ir muļķības. Mēs ar tevi runājām par to, ka katrai no šīm te disciplīnām ir savs šis smadzeņu viļņu stāvoklis, ar kuru tu nonāc tālāk, sauksim to tā, ja? Jā. Tātad, ja man nederēja kaut kāda viena metode, vai man varētu derēt cita metode? Noteikti. Es noteikti iedrošinātu cilvēkus. Ziniet, kā, ja jūs jau sākāt ar vienu metodi, nemetiet plinti krumā, ejiet uz priekšu, meklējiet, kas jums dara. Jo man arī ir bijusi, kā teikt, es esmu sastapusies ar cilvēku, viņi saka, man tas nedara, man īsti tas nenostrādā, es nevaru nekādīgi ar to savu augstāko es saslēgties, nevaru pie sevis piekļūt tuvāk, ja? Un liekas, viņš man noskaita tur tādu metodu, un es zinu, ka viņas strādā. Bet redziet, te ir atkal, mēs katrs esam unikāls. Ja? Vienam strādā viena metode, viņam saslēdzās, citam nestrādās šī metode iespējams, ja? Bet vajag meklēt tālāk. Ja? Un vēl ir būtiska lieta, kad ir tādi metodēm arī ir, ziniet, kā viņas netiek kaut kā kategorizētas. Viena ir labāka, otra ir sliktāka. Bet viņas ir tā kā solīti pa solītim. Ir tādas, kuras ir nesagatavotiem saprātiem, ja, kuram vēl ļoti ir prāta, šie uzstādījumi strādā, ja.
kur jūs ejat iekšā un vismaz tiešām kaut vai elementāri, es tagad šobrīd ir, man liekas, ka ļoti laba tehnika, tā ir šī elpošana, jā? Tu vari vispār salīdzināt ar skolas sistēmu. Ir klases, pirmā, otrā, trešā vai sākuma skola, pamatskola, vidusskola, augstskola, jā, un nevajag mēģināt uzreiz ielikt augstskolā, jā. Ejiet, sāciet, ja liekas, ka jums ir, ziniet, kā zemapziņa ir ļoti gudra. Viņa, faktiski ir tā, ja nenostrādāja, iespējams, jūs neesat vēl gatavi, jā? Neesat gatavi ielikt šajā 5. klasē, jums vajag 1. klasi, jā? Iekšējais dzinuls, ja ir, tad vajag iet, vajag meklēt, jā? Un pamēģināt vienu tehniku, aiziet, pamēģināt otru tehniku, pamēģināt trešo, jā? Zinat, kāda nostrādās? 100% nostrādās, jā? Un vēl ir tas faktors, manuprāt, ka tev ir jāatrod īstais cilvēks, kam tu uzticies, īstais, noscīt tur pavadonis, jā. Kur rezonē? Jā, jo varbūt, ka tu aizēji un tev vienkārši, kaut kā cilvēcīgi nesakrīt. Tev konkrēti kaitina balss tembrs un sejas izteiksme. Tev vienkārši nesaslēdzās. Tad tas nebūs tavs pavadonis. Varbūt, ja tad aizēji citur, kur tev rezonē un sakrīt un tev pilnīgi velk pie tā cilvēka, jo ļoti jau pareizi ir šī patiesība, ka tava apkārtne veido tevi pēc būtības, jā, un ja tu sastopi tādus cilvēkus, pie kuriem tev gribās pievilkties ar domu, ka viņi ir tādi, no kuriem tu vari paņemt kaut ko labu, kaut ko aizgūt, kaut ko iemācīties, tad tā ir tā tava kopiena uz to brīdi. Ir tās prakses, ar kurām tu vari sākt, un tu vienā brīdī jūties, ka, tā kā jau ir izsmelts tas lauks, un kaut kā netiec uz priekšu vairs, bet viss taču bija labi, man ļoti interesē. Tas nozīmē, ka vienkārši tev ir pienācis laiks ņemt nākamo varbūt un kaut ko dziļāk. Varbūt tev pat nekur nav jāstaigā. Varbūt, kā viss saka, visas atbildes ir tevī, un tu vienkārši iedziļinoties sevī pats sajūti, kā tieši tev vajag praktizēt, kāds bija man, kāds bija tev, jā, un kā liekas, ka vajadzētu iet un pamācīties, bet visu zini, kā tas ir. Es tieši arī gribēju teikt, šī ir būtiska lieta, ziniet, kā neparforsējiet, jo es zinu cilvēks, kas pārforsē, un viņi liekas, viņi mācās. Bet redziet, ir svarīgākais, jūs varat paņemt vienu lietu, pamācīties, bet galvenais sacīt viņu praktizēt. Tas ir pats svarīgākais, ja? Jo nav jau jēga izstaigāt un iegūt, simtiem zināšanas, ja tu viņas nepieliec, ja tu viņas, neievies savā ikdienas dzīvē, ja? Un tā jau ir tā apzinātība, tā ir tā transformācija, kas notiek. Tas, ka, ja es paņemu kaut ko, es viņu ieviešu, ja, un es padaru savu ikdienu labāku vai savādāku, vienalga, teiksim, ja, bet tā ir mana attīstība kaut kāda. Tā kā te arī ir noteikti vajag vadīties pēc tā, kā jūs sajūtat cilvēku, šo pavadoni vai šo, teiksim, kursa vadītāju, jā. Vispār šo egregoru, jā. Jo es teikšu atklāti, ir šīs, kopienas, jā, tādas, kur, piemēram, ir šie elpotāji, jā, tad ir šie laika līniju ceļotāji, tad ir vēl kaut kādi, ja? Un varbūt tev ir tiešām būtiski patiesībā uz kaut kādu dzīves posmu iekļauties šādā kopienā, jā, kur tā tie cilvēki veido tavu vidi, tu smēlies, jūs apmainaties un ļoti forši, un, tomēr, lai vai kā, ja, bet tas egregors arī zināmā mērā, viņš tev pabaro, jā, un tas ir tieši tas pats, kas ir baznīca, jā, arī tas ir egregors, arī kaut kāds politiskās sistēmas vai kas, un iespējams tev vajag viņā būt klāt, lai tu vienkārši jaudīgāk iet uz priekšu. Jā, jo šim egregoram tas jau nav nekas cits, tas ir enerģija kopums tajā brīdī, jā, un ja, teiksim, tevi rezonē, ej viņā, esi viņā. Tad, kad tev vairs nerezonēs, ej no viņa ārā. Bet atceries, ka arī egregors, viņš gan dod, gan ņem. Jā. Un tas ir arī jāatcerās, jo mēs visi peldamies šajā enerģētiskajā, informatīvajā laukā, un tu nekad neesi viens pats izolēts kā bumbiņa, kas lido pa gaisu. Tu vienmēr esi kaut kur ar kādu, kaut kādā kopienā, un tad tu vērtē, vai tu vēlies tur būt, un vai tu līdzsvaroti gan dod, gan saņem, vai pārsvarā tu tomēr dod, un ar to saņemšanu jau tur sākas problēmas. Jā. Un ar to arī ir jābūt uzmanīgam. Tā kā jūti, galvenais ir just. Galvenais ir just, noskaņoties un just. Man liekas, vispār šajā darbā ar sevi ir vispār pats galvenais just. Tas ir pamats visam, jā. Visu laiku just, visu laiku sajust. Man ir labi, vai es nejūtos labi, vai es ar šiem cilvēkiem jūtos labi, vai vairs nejūtos labi, ja? Vai es šajā, kā teikt, teiksim, bet, un tad jau skatīties, kā es to varu risināt. Ja es nejūtos labi, tad vai es kaut ko mainu. Bet, ziniet, kā ir jau arī, protams, šīs
pieredze, kas mums ir jāiziet. Ja? Mēs arī tas jau būtu viegli, ja mēs varētu vienkārši, ziniet, kā sortēt, ja? Visu labs, slikts, no slikta visa, neko, kā teikt, no viņa izvairamies. Nē, tā nav paredzēts. Mēs ejam pa šīm savām dzīves līnijām, un tomēr mums ir kaut kādi, es teiktu, mūsu izvēles iestatījumi, kas mums ir iekšā, kas mums ir jāiziet, vai ne? Bet mēs vienmēr varam ar šo apzinātību tās pieredzes padarīt vieglākas priekš sevis, ja? Ja mums tā attieksme būs vieglāk par to savu pieredzi, ja? Pret, nezinu, to situāciju, vai tur ir kāda tuvākā nāve, piemēram, vai smaga saslimšana, vai tā tālāk, ja? Mēs jau caur to augsim, ja? Ka mēs caur attieksmi izmainīsim. Jā, Klaus, šī arī tā tēma, kurai vajadzētu pieskarties. Tad kā, labi, es gribu vienkārši savā ikdienā justies labāk, tad es mēģinu caur šīm dažādām disciplīnām meklēties, atrast un justies labāk, lai man tā dzīve ir veiksmīgāka, foršāk, galā bagātāka, ja, jo visiem cilvēkiem tomēr gribas arī fiziskā pasaulē dzīvot pārticībā. Bet ir šis mūžsinājs jautājums, vai ir iespējams tomēr izmainīt šo likteni, ja, vai ietekmēt likteni un tā tālāk. Un tad te kā tu to atbildētu? Jo es redzu tā, jo tu ātrāk sāc ar sevi strādāt un iet šajās tēmās iekšā un meklēt tās atbildes, jo tev paveras plašāks opciju skaits, jeb šie ceļi, ja, burtiski, ja tu esi šai stāvoklī, tu viņus var redzēt kā ceļus savā priekšā, varbūt tev ir 3, varbūt 4, varbūt 8, un tu burtiski vari redzēt, ka šie ceļi man ir gaišāki, par šiem man būs pozitīvākas pieredzes, šie man ir sarežģītāki, grūtāki, šeit ir interesanti, bet tur nebūs kaut kādi aspekti, un ja tu sāc ar sevi strādāt, tu vieglāk sajūti, kurš ceļš tev ir pozitīvāks, un tev vispār parādās šo ceļu plašākas iespējas, jo es domāju, var salīdzināt, tā brutāli, lai ir skaidrs, ka, teiksim, ir šis drūmais laika posms, kas visiem asociējas, ir viduslaiki, drūmie, kur vispār cilvēkiem draudzene atlidoja, kur cilvēkiem nav bijusi izvēle, un tu kā esi piedzimis tā, tu esi spiests dzīvot, un ne pa labi, ne pa kreisi, jā, vai, piemēram, no Indijā, es domāju, daudziem joprojām ir kastu sistēma, un arī ir kaut kādi ļoti līdzīgi apstākļi, jā, bet tāpēc jau šie cilvēki piedzimis tādā valstī, tādos geogrāfiskos apstākļos, kur viņiem ir tieši šāda pieredze. Savukārt, ja tu esi piedzimis šeit vai kaut kur citur, tev ir iespējas variēt ar savu pieredzi, ar savām opcijām. Un tā tad, ja tu paņemsi tos vadības grožus savās rokās, izkāps ārā no šī te upura vainotāja vai, protams, arī varmāka dažkārt mēs mēdzam būt, ja? Diezgan bieži, nav ko tur liekties. Būsim godīgi. Ja tu sāc šajās lietās, jautājumos orientēties, un arī man pat gribās teikt, jo spēcīgāk tu dibini to saikni ar savu augstāko es ar kopējo informatīvo lauku, jo labāk tu jau intuitīvi jūti, kur tev dzīvē iet, ko tev darīt. Un, protams, tas vārds, kas saistās ar kaut kādu neizbēgamību, liktenis, ja, viņš īstenībā ir pietiekami elastīgs šajā viennozīmīgi. Es pilnībā piekrītu visam, kam tu teici, un tas ir saistīts tieši ar to, ka tu spēj plašāk, vieglāk paskatīties uz to, kas arī notiek tavā dzīvē. Tu esi proaktīvāks, ja? Tu pieņem lēmumus, tu pieņem, noteiktus, soļus, ko tu iesi, ja? Ko tu darīsi, ja? Jo tā ir tā ar to paplašināto uztveri. Un visu, ko tu dari bāzē apakšā, tur nezinu, vienalga meditācijas, dažādas prakses, tā tālāk. Tas viss jau tev paplašina šo apziņu, un tu izēj no šī baiļu burbuļā ārā. Ja? Tas ir pats galvenais. Un tad mēs uz savu likteni vai, tieši tā liktenis liekas, tas ir tā smagi, ja? Bet mēs uz savu dzīvi, bet mēs uz savu dzīves ceļu varam paskatīties daudz vieglāk, daudz optimistiskāk, ja? Un tur vēl nāk viena būtiska lieta, ko es esmu arī pati novērojusi, kad es esmu sākusi vairāk priecāties par savu ikdienu, par maziem sīkumiem, par to, cik ir fantastiska daba apkārt, par to, cik ir fantastisks rudens sākums šobrīd, ja? vai teiksim, ļoti novērtēt savu apkārtējo cilvēku klātesamību manā dzīvē. Ja? Tur nāk iekšā tādas ļoti, es nezinu, tā pateicības enerģija, ja? Tā novērtēšanas enerģija, kas nāk ar šo,
ka mēs sākam ieraudzīt, kā teikt, visu plašāk, visu kaut kā dziļāk, ja, tad atverās arī šī, visuma mīlestība vairāk, ja, ka mēs tikai nekoncentrējamies vairs uz sevi, bet mēs tiešām sākam ieraudzīt, ka otrs ir mūsu turpinājums, ka mēs esam viss viens, jā, ka mēs tiešām esam viens otrs spoguļi, jā, un ja manā dzīvē ir šāds cilvēks, vai ka viņš spoguļo šādas emocijas, tad man ir darbiņš, ar ko pastrādāt šobrīd, jā, nevis pieņemt tādu fatālu ārprāts, kā es esmu, nolēmta, jā, ka man tik briesmīgs liktenis, jā. Tas ir stāsts par šīm uztverēm, ka ļoti nomainās uztver. Tas, ko es teicu, mēs no upura, tad pārējām radītāju uztverē, jā. Un paklau, vēl tas aspekts, ja tātad tu strādā ar sevi, atrisini kaut ko veco programmu, izņem, ielādē jauno programmu, tas tev ir kā updates, ja? Tā kā tur Samsungs S23, 24 Ultra vai kurš jau tur, vai Apple jau kurš cipars tagad ir aktuāls, es pat nezinu, ja? Tātad tev nāk šie updati, un ar katru jauno updateu, kas notiek, atgriežamies pie sarunas sākuma, tu audzē savu vibrāciju. Pa gramam, burtiski pa gramam, man pilnīgi kājas notirp, ka es šito pateicu. Tātad tu pacēli mazliet, padrusciņai savu vibrāciju, tātad tu uz pasauli vibrē citādāk, un kā mēs zinām, to ļoti daudz, kur saka, un cilvēki nevar saprast, bet kā tas ir, ka pasauli ir tavs spogulis, tikko tu teici, šis cilvēks, vai varbūt šī daba, vai varbūt šie apstākļi ir mans turpinājums, tātad tev vibrācija nāk atpakaļ tāda, kas ir līdzvērtīga ar tevi. Un te ir tas jautājums par to sapņu piepildīšanos, ka es vēlos šo māju, bet viņi kaut kā nenāk, ja? Jo patiesībā tu jau vibrē tā, ka tu tā kā netiec līdz tai mājai, ja? Bet ja tu sāc vibrēt citā frekvencē, tu piesaisti lietas no šīs frekvences, un tā nav obligāti māja, ja mēs tā ļoti šauri skatāmies materiāli, bet tu patiesībā var būt, kā Sanita teica, tu sāc novērtēt, tev citas vērtības parādās, un pēkšņi saprot, bet man jau vispār to māju pat nevajag, man pat vajag kaut ko vispār citu, ne jau tā māja, man ir tagad tā vibrācija, ko es gribu. Jā, un vēl viena būtiska lieta, vai mēs neietekmējamies vispār no sociuma tajā brīdī, jā, par savām vēlmēm. Te ir atkal tas, ka mums ir īstenībā patiesi sevi jāieskatās, ko tad mēs vēlamies, jā, vai tiešām tā māja dos man to laimi, jā, un ja es pie tās mājas netiek, varbūt man viņu tik ļoti nevajag, jā, varbūt mēs patiesībā viņu tik ļoti negribu, jā, bet tas ir tā, ka tāda, ziniet, kā, tur nezinu, draudzenai vai visiem ir apkārt, jā, man vienīgajam nav, un te ir atkal par to patieso savu vērtību izcelšanu ārā, jā, ko tas patiesībā vēlos. Kas man ir vajadzīgs? Varbūt man jau viss ir, ja? Tas ir pat par to pateicību. Šobrīd ir ļoti, kā teikt, daudz strādāts ar šo pateicības enerģiju, jo tas ir tieši tas, ka mēs novērtējam to, kas mums ir, ja? Jo mēs bieži vien skrienam pēc tā, kas mums nav, bet mēs aizmirstam par to, kas mums ir, ja? Un, teiksim, man ļoti tāpēc uzrunā arī šī austrumu kultūra, ja? Kas ir kur ir budisms un hinduisms, ja, kad viņiem, ja mēs tā skatāmies mūsu acīs, viņiem nekā nav, bet viņi ļoti laimīgi, ja? Un tas ir par stāstu par to, jo viņi novērtē tas, kas viņam ir. Viņš ir dzīvs un vesels, viņam ir laba veselība, ja? Viņš ir paēdis tajā dienā, es nezinu, viņam ir tur ģimenē, viss ir kārtībā, ja? Un tā tālāk, ja? Jo mums rietumu pasaulē mēs ļoti dzenamies pēc šī kaut kā, kas nav mūsu, ja? Un tāpēc mēs arī ļoti daudz jūtamies nelaimīgi tajā visā, ja? Ka mēs to nedabūnam, kas, Un patiesībā te ir vēl viens aspekts, ka mūsu laikos, es patiešām tagad runāju 21. gadsimts, 2024. gads, lietas, iespējas, materiālas vērtības, burtiskā izpratnē nauda dzīvē var ienākt vieglāk tad, ja tev ir mērķis, un tas mērķis nav egocentriski vērsts tikai uz tevi. Jo, ja tu vēlies māju, vienkārši tāpēc, lai man būtu tā māja, un es ar viņu palapotos visu apkārtējo vidu un pierādīt pats sev, ka es varu nopelnīt savu māju, ja, vai tur klases biedriem vecajiem to parādīt, tas ir viens aspekts, ja, un pavisam cita tēma būtu, ja es vēlos māju, kurā, es nezinu, es veidoju kaut kādu kopienu vai kaut kādas mācības, vai tad cita
enerģija tev tiks dota, ja tev būs mērķis, kas ir vismaz vēl dažu cilvēku labā. Ja? Un tad tur jau tā plūsma var veidoties daudz labāk un harmoniskāk, un tāpēc bieži vien cilvēki tā pārdzīvo, bet man nesanāk nopelnīt, man tur nenāk klienti, vai man neizdodas kaut kas, bet kāds ir šīs tavas dzīves mērķis, ko tu vispār vari dot šai pasaulē? Varbūt agrāk mēs par to tā neesam aizdomājušies, jo mums ir tik biezs slānis ar savām problēmām un sāpēm, ka loģiski tu, kamēr neesi paēdis, tu nevari domāt par otru izsaukušo, tāpēc sākumā vajag pašam paēst, ja šajā gadījumā pašam atbrīvoties no visām netīrumiem un nesmukumiem savā dzīvē, un tad tu varēsi sākt domāt par citiem. Un tad, kad tu jau sāc domāt par citiem, tev arī dod resursu, lai tu varētu dot un saņemt, dot un saņemt, vai ne? Tieši tā. Es pilnībā piekrītu visam. Un noteikti tiem no jums, kas klausās un skatās, varbūt rodas jautājums, jā, es jau kaut ko no tā visa zinu, es daru, es praktizēju, bet es gribētu vēl iet dziļāk un tālāk varbūt pati jau sākt kaut ko sajust, mēģināt ar sevi strādāt, vai es to varu kaut kur mācīties, kaut kur apgūt, kaut ko ar to darīt. Un te man ir jāsaka, ja, tātad jāmeklē to, kas tavu sirdi uzrunā, un ja tavu sirdi uzrunā Sanita, tad Sanita arī šīs zināšanas nodod tālāk, un patiesībā mēs visi šīs zināšanas nododam tālāk. Atrod cilvēku, ar kuru tev ir rezonanse, ar kuru tev saskan, ar kuru tu jūti, ka tu vēlies sastapties dzīvē un pabūt kopā, un iespējams šis cilvēks var kļūt par tavu skolotāju. Tāpēc man gribas teikt tā, ja tu sajūti, ka Sanita tev rezonē, es atstāšu visus kontaktus, un tu sazinies ar Sanitu. Ja tu jūti, ka tev rezonē es, raksti man, ja tu jūti, ka tev rezonē vēl kāds kursi, kāds cilvēks, kāda grāmata, ej un meklē to informāciju, un tas būs tas, kas tev tajā dzīves posmā ir vajadzīgs. Jā, un es vēl no savas puses gribu piebilst, ka tas, ko es tev varu palīdzēt, es tev vienkārši varu palīdzēt saslēgties ar tavu augstāko es, parādīt ceļu saudzīgā veidā, harmoniski tieši tev, jā. Un, kā teikt, tev jau pašam tālāk būs interesanti, ko tu ieraudzīsi, ko tu atklāsi un ko tu piedzīvosi. Ja? Un tas jau būs, tā teikt, jau tavs īpašais, ko tu nesīsi tālāk dzīvē. Paldies tev par sarunu. Jā, paldies arī tev. Tiekamies atkal citā sarunā par svarīgo. Atā! Tā!